Šitais laineris man aizvedīs uz Tirānu. Pienācis, teica, kā aptiek iekšā biļetē autobusā 2 eiro vajadzēšot maksāt. Nu, kā redzi, šeit tikai tevis pietrūkst. Visi pārējie te jau ir. Es te esmu. Nē, šitas nav Ķīnā. Nedomā, ka šis ir Ķīnā. Šis ir Albānijā, Tirānā. Kad es biju Ķīnā, tā bija arī tāda sajūta, ej pa trotuāru un tev iet 100 cilvēku priekšā, 100 aizmugurē, tāda sajūta, ka tu visu dienu ej demonstrācijā. Viss kārtībā, reka Albāņu policija strādā. Viņi gan droši dotā brīdī raksta čomam īziņu. Un te es esmu. Ja es pareizi izrunāšu, tas šis ir Skenderbēja vai Skjonderbēja laukums. Nezinu, kā būtu pareizāk teikt. Viņš ir ievērojams ar to, ka viņš ir liels, viņš ir ļoti liels, suflīzēts. 150 metri, 150 metri apmēram kartē skatījos. Un. Te ir opera. Te ir banka. Skuj Parīze. Tā Skuj Parīze ir Albānija. Te būvē kaut ko būvē. Bet skolā nemācīja par šito laukumu. Nu, ko es daudz varu pastāstīt? Te vakarā griežās izgaismots šitais karusels. Nē, kā viņu sauc? Tas piekus, es nevaru atcerēties vairāk. Rats. Turisma info.punkts varētu jau aiziet parunāt, bet viņš jau latviski nemāk. Es angliski nemāk, albāniski netik nemāk. Ko tam mēs tur daudz sarunāsim? Vienmēr, kad es biju maziņš, es sapņoju par šitādiem karuseļiem. Viņš droši vien maksā 1 eiro un tur var pavizināties. Te notiek visādi festivāli, koncerti arī. Mana nakšņošana apmēram kilometru no šejienes. Kaut kur tādā virzienā, kur seju tagad. Ārā grādi 25 laikam. Silti ļoti. Nu, cilvēku te ir Tirānā. Ai, jēziņ. Tur jāiet visiem fotografēties. Bet es tur neiešu fotografēties. Arēnas laukums vispār ir ļoti labi, ja pilsētā ir šāds laukums. Reku piemineklis Albāņu cīnītājiem. Es lasīju, tur bija rakstīts bargs vīrs, sēž zirga mugurā un bargi skatās. Un tepat netālu ir galvenais Albānijas bunkurs. Nē, nevis galvenais, laikam otrs galvenākais. Viņam bija Envers Hodža baigais diktators. Un kaut kas no kaut kā 40. gada līdz 80. gadiem viņš te valdīja. Nu, tieši tā valdīja. Cik es palasīju, viņš bija aizliedzis Albānijai jebkādu sadarbību ar jebkādu valsti. Viss notikās tikai tepat uz vietu. Aizliedza jebkuru reliģiju. Viņš valdīja. Viņam bija paniskas bailes, ka visa ļaunā pasaule uzbruks Albānijai, tāpēc viņi būvēja. Droši vien, ka es nemelošu, ja teiks 1000 tie bunkuri. Bet atklāt sakot, man tie bunkuri nevisai interesē. Tepat ir viens galvenais bunkurs, kas ir bijis pilsētas centrā. Viņi ir ļoti daudz kur. Un otrs bunkurs ir kaut kur
kalnos. Es varbūt aizbraukšu tur kalnā. Iztesis bunkuru bija. Tas bija priekš visiem valdības vīriem kalnā. Nu jā, un tam Enveram Hodžam visu laiku likās, ka būs kodolkarš, visi uzbruks. Un ka viņi savos bunkuros izdzīvos, it īpaši viņš pats izdzīvošot. Nu tā kaut kā. Iespējams, ka es tad daudz sameloju, bet to var jau palasīt internetā, jau ir luste. Kāpēc tā viesnīcā aiz jumta vēl ceļām krāns? Tur vēl kaut ko būvēs. Tur tak pietiek būvēt jau. Jā, nu labi. Mošēja. Ik pa brīdim kaut kur zvana, kaut kur dzied, kaut kur. Bet ne pārāk. Es neteiktu, ka tad jūras malā nejūtu tās mošējas. Albāņi jau nav gluži musulmaņi, viņi pus uz pusi. Pus uz pusi. Musulmaņu ticība un cita ticība. Nu labi. Pašlaik ir pirmdiena. Reku. Šodien pulkstens. Bez 15:01. Nu, kur iet visi šie cilvēki? Uz darbu viņi neiet, jo uz darbu jāiet no rīta. No darba arī viņi neiet, jo no darba jāiet vakarā. Nu, kur viņi iet visi? Baigi neizskatās pēc atbraucējiem no Latvijas vai no citu valstu turistiem. Viņi vietējie, viņi iet kaut kur. Balodas uzkāp uz galvas. Šitais esot turistu prieks. Tā lidosta ir kādi 25 km, 20-25 km no centra un maksā 4 eiro. Kodies šitie vīri teikties, pieiet un teikt, es te vadošu visu, kas man ir, aizved mani uz Rīgu. Tas ir, nezinu, 2500 km vismaz. Viņš teiktu, nē, nekād Rīgu nebrauksim. O, tā Luigi Gura kuģi, tā ir mana iela, man pa to ielu jāiet. Uz turieni. Gara kuģi. O, ies pāri. Un tad no manas viesu mājas pa šito pārpildīto ieliņu. Un tur ir tas centrs, kur tā mošēja, tur jau var atpazīt. Tur ir centrs, šitās lielās mājas, tas ir pats doma laukums, tā teikt. Joks nedzen, Albānijā. Redz, kur rakstīts Albānijā. Albānija. Visur visi albāņi. Ar ko tev asociējas Albānija? Nezinu. Es kādreiz, ka biju maziņš, jau nu ne, bet ka es nebiju ceļojis uz šo puses. Man likās, Albānija tā ir kaut kāda lauksaimniecības zeme, kur audzē kaut ko, es pat nezinu ko. Nē, nu jā, ir arī lauksaimniecība Albānijā, bet šitādi es Albāniju nebiju iedomājies. Šitādi es nebiju Albāniju iedomājies. Pasties, kas pa automobīļiem, jo, heidi. Velojosla ar stabiņiem. Viss kā nākās. Pasties, kas pa vīnogam. Lielāks. Lielāks pa ķiršiem noteikti, nezinu, ļoti liels. Mandarīniņa visām lapiņām, viss. Granāti, sprākst pušu, tomāti, sprākst pušu, hurmus gatavas. Arbūzi. Un te dzīvo zivis. Siera var dabūt. Baigi lēts nav. 1250, tas ir 12,50. Un tas pa 1300 smuks izstās, man tā cauruma patīk. 60 kapeiks var dabūt garšvielu. O, valgos kādi gurķi smuki.
Un 2 litri vīniņu var dabūt. Un ko vairāk vajag? Pešķīgi bulmet. Nu, tas ir, mišs ir gaļa, manuprāt, un pešķīgi ir zīves. Varbūt, ka es baigi kļūdos. Nu, tirgus, vienkārši sakot, tirgus. Nu, ir, ka mišs ir. Kaut kas nāk prātā, ka mišs ir gaļa. Reku zīvis. Var jau būt, ka es meloju pa to mišu. Kad tad tik maz zivtiņas jākaidī, nu? Nu jā, oi. Nu jā, reku ir tirgus. Rekādi kaķi Albādijā. Es gāju, skatos, domāju, dzīves kaķis, bet nē, nu reku viņam uz astes FR rakstīts un sirsniņu uzzīmēt. Nu, baigi smukai. Visādi velosipēdi. Nav tie jaunākie modeļi, bet, nu, braukt var. Nu, šitie stendi baigi priecē. Reku te cenas ir. Apelsini 70, apel 20, nav galvīgi pavēlt. Nē. Tomāti 2. Vīnogs 4,50, jēziņi trakies, ja tas kaut kur redzēja pa 2 vīnogs. Vīnogs 4,50, ot tev bija lēta Albānija. Gājas viesmāja, tepat pie viesmājas ir ceptu un nopirku vienu šitādu. Te man dažs labs prasa, kā es viņiem sarunājos. Es piegāju pie tās ceptūs un skatos uz šitiem cepelīniem. Un viņš saka, viņam esot ham un ķīzi vai tikai ķīzu, kuru es gribot. Es teicu, labāk dod man to ham un ķīzi. Nu, pagāju 1,5 kilometru tālāk no centra Vīnogas, 2,20, 2,80. Paiešu vēl puskilometru būs pa eiro kapēkām. Šite un daudz kur citur. Da visur īstenībā. Nē, visur gluži ne, bet var dabūt kafiju pa 60 kapēkām. Nu, tu vari izlasīt to vārdu. Pag vīrs tūlīt aizies, mašīnas aizbrauks, varēs redzēt. Nu, lasi skaļi, kas tur rakstīts. Alus maksā pa eiro. Ārzem vēl dārgāk. Es paņēmu šito Portugāļu aliņu, 1,09. Šitie sieri garšīgi, bet tiem sieriem ir tā, tu viņus nopirksi vienu, nav īsti, nopirksi otru, nav īsti, nopirksi trešo, nav īsti, nopirksi ceturto, baigi labais. Tur jāgaršo viņi. Olīvas pa 3 eiro. Es Rīgā smējos, ka mazākā eiro maksā tikai etiķis. Viņš maksā kaut kāds 60 centi, bet es skaties etiķis eiro 40. Droši vien 2 reizes garšīgāks. Nu jā, te pa kapēkām nav etiķis dabonams. Nu, kas tā olīva oļa 13, olīva oļa 6. Nu, satiksim apmēram šitādi. Bet te izrādās to ēdamu lietu nav tik daudz, te visādi suvenīri. Rekur īstā tirgus sieva. Var nopirkt visādas piparmētras, olas. Nezinu, visādas mētras viņai. Rekur īstā tirgus sieva. Var nopirkt visādas piparmētras, olas. Nezinu, visādas mētras viņai. Tur ir apģērbi, tur ir pārtika, tur ir mēbeles, tur ir veļas mašīnas. Pēdējā logā ir gaļu var nopirkt, un tur, kur tās durvis ciet, tur kaut kāda gaisma deg iekšā. Tas varētu būt autoservis. Ne, autoservis nevarētu tur vārt priekšā. Nu, tur var būt jebkas. Nu, te baigā raibība te. Tagad muzejs. Agrāk bija parasts bunkurs.
Vispār labi, ja pilsētā ir šitāds tornis. Es tikai pats ar galvu skatu uz augšu, redzu torni, viss kārtībā. Un tu vakar apskaties televīzijā, kas te būs? Te ir reportieri, te ir policisti. Kaut kāds pikets jau būs. Nu, re, kā te jākāp. Nu, oi. Kāpos bišķi augstāk. Nu, pasaka, kas te notiek? Te viss tikai policisti. Melni, sarkani visādi. Nu, tad skatāmies. Jā, tu esi Tirānā. Šajā lielajā pilsētā. Un baigi negribās daudzīties pa pilsētu, atnācu šajieni. Šitai saucās Tirānas piramīda. Un te var redzēt visu pilsētu. Tas ir tepat centrā. Centrā šitie torņi centrā, viņus var redzēt. Ja tu viņus redzi, tad tu esi centrā. Nu, liela pilsēta. Liela pilsēta. Zaļa, smuka. Hoi, hoi. Tāpēc domāju, kāpēc pa šito ielu mašīnas nebrauc, ar policija tur stāv. Tur neļauj. Un tur stāv tā reportieri un tie policisti te kaut kur netāli. Te būs kaut kāds pikets šovakar vai kad, es nezinu. Kad tā Tirāna liela, kājām baigi neapjozīsi viņu. Bet var bez bēdu kāpt jebkurā šī tāda autobusā un biļeti pārdod reku vīrs tur sēž zeltainā jakā. Un biļeti maksā 40 kapeiki. Nu, brauc kaut kur. Nu, ja nesaprot, kur brauc, izkāp ārā un pārē ielai otrā pusē brauc. Šitā ģērbjās albāņi ikdienā. Agrāk, tagad ne. Viss sarkans. Liels. Vai liela. Vai nu es īsti kaut ko nesaprotu, vai nu es nemāku, vai kaut kas nav riktīgi man. Gribās ēst, eju pa pilsētu, visur ēd, kā es piepriekš teicu, visur ēd kafiju, pastas, picas, ūdeni vēl ēd. Un te beidzot atradu tādu ēstuvīti. Ja es skatos zupai dabonama, tad viņi man parādīja tur tādu, te kā bistro gandrīz vai tāds. Parādīja, ka vēl ir dabonami kartupeļi un vistu un salāti. Nu, kaut ko tādu es gribu, bet tādas ēstuvas ar uguni jāmeklē te. Vai te arī bija problēma, teica, un viena maza aliņa. Šie saka, nav aliņa, nu kas tā paliet, ka aliņa nav. Vai. Paprasīja salāts, nu, tad tas ir normāli, nu. Ai, nu labi, ēdīs, kaut ko ēdīs. Tad es nedēļā tik daudz apēdu, kā viņi man iedeva, nu. Ai. Nav ko stenēt, būs labi. Nu jā, un aliņa nav. Bezalkoholisks, rekledis, ka pie stāvvietas bezalkoholisks aliņš. Es teicu, nē, tad dod labāk ūdeni. Nu, tad redzēs, nu, tā ēdīs. Vakar tieši tāpat izskatījās zivju zupa. Vakar peldēja balts zivs, bet šitās ir vista. Jā. Vajag kartupeļi un gaļu. Nu, vismaz kaut kas līdzīgs. Man vajadzēja štovēt skāpos bišķiņu. Nē, nu, kur tu štovēt, šitie diezgan jau.